Paldies, ļoti patīkami, kāds tev nosauc par skolotāju. Tiešām ļoti patīkami. Zināmā mērā tā ir taisnība, jo katrs no šiem cilvēkiem, kas šeit ir likuši pamats šai klīnikai, zināmā veidā man tuvs un mīļš cilvēks. Viņus visi vieno tikai viena īpašība, mērķtiecība. Es mēģināšu katru paraksturot drusku, varbūt pirmo iespaidu, kādu es gūstu. Andrejs Peredistīs, es viņu visu pazīstu. Bija pirmais ortopēds, kuru nosauc par rezidentu. Viņš ir pirmais Latvijas Republikas rezidents. Līdz tam tādas struktūras nebija, un viņš bija pats pirmais. Un faktiski no viņa tās pieredzes, kā viņš mācījās, kur mācījās, kā to darīja, radījās visas ortopēdijas rezidentūra. Ja mēs runājam par Jāni Viļunu, viņu raksturo tāds moments viņa dzīvē un arī manā dzīvē. Es nedēļu meklēju 90. gadu sākumā, kādu jaunu cilvēku varētu braukt uz mēnesi un mācīties franču slavenā klīnikā pie slavenā profesora. Visiem bija problēmas. Tad naudas nav, tad sieva nevajag, tad jāpaliek pie mammas. Ja? Uz jautājumu, Jāni, vai tu būtu ar mieru braukt? Jānis man atbildēja, nekavējoties. Kad jābrauc? Redziet, ļoti būtisks moments, kas raksturo cilvēku. Mēs runājam par Vitoldu Jurkeviču. Man ir liels prieks, kad viņš kļuva par ortopēdijas slimnīcas direktoru vai valdes priekšsēdētāju. Jo viņš ir jauns un talantīgs, un viņa raksturo tādu epizodi. Viņš pieklāvēja, ja tā esat ielaužās manā kabinetā. Es saku, pasakiet lūdzu profesoram Kalnbērzam, lai viņš man dod operēt. Viņš ir rezidents, varbūt vēl nebija rezidents. Un tā es varētu pateikt par ko, arī Valdis Andersons. Viņš ir nav mans skolnieks, viņš mans draugs, ja? Bet, kad mēs kopā skāpām artroskopisko ķirurģiju šeit Latvijā, viņš paņēma rokā šos instrumentus, viņš teica, ne, pagaidi vēl, es to visu izdarīšu, man iznāks. Redziet, tā es varētu runāt vēl un vēl, bet tā ir mērķtiecība. Un es būšu pilnīgi godīgs pirms kādiem 8 gadiem, kad viņi pameta slimnīcu. Es vienu nakti kā kārtīgs vīrietis izraudājos, ja? Jo man kaut kas tūši tika atrauc no sirds, ja? Zināmā mērā mani bērni, bet šodien es neraudu, šodien es priecājos, jo ir mērķtiecība sasniegusi vienu mērķi, viņiem ir savu kliniku. Bet es gribu aicināt viņus visus saprast, tiklīdz mērķis ir sasniegts, ir nepieciešams izvirzīt nākošo mērķi. Es esmu pārliecināts, ka jūs to izdarīsiet, ka jums izdosies, un ja man vajadzēs kādu dakteri, man būs, kur lūgt padomu un lūgt arī palīdzību. Es jums novēlu tiešām veiksmi visai klīnikai, un arī tos, kurus es tieši nepieminēju, man ir tikpat mīļas jūtas arī pret jums. Mēs esam ārsti, mēs esam īpaši cilvēki, un mums ir īpaši uzdevums šajās dzīves. Man grūti pateikt, kam jāsniedz ziedi, bet sākums vienmēr ir ziedi, jo tā ir labā griba, un es lūkšu savus Viliti, ja, pasniegt ziedus. Priekās, ka viņš ir priekšnieks.